Labrīt, cienījamie televīzijas skatītāji! Šodien BDV ziņu dienests pārādīs tiešraidi no Bulduru dārzkopības vidusskolas, kur norit skolas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Vēlamies jums dot nelielu ieskatu par šo vēlēšanu norisi, bet vispirms. Skolas Eiropas parlamentā piedalās 24 deputāti, kuri ir izvirsījuši sev visusticamākos 3 partiju līderus. Piedāvājam jums iepazīties ar šo 3 partiju līderiem priekšvēlēšanas kampaņas informatīvajos materiālos. Lūdzu video! Wow! Eiropas sapnis un iespējas. Tas man atsauc pagājušo vasaru. Kas notika pagājušajā vasarā? Pagājušo vasaru es biju Šveicē. Es piedalījos Eiropas brīvprātīgajā darbā. Tur ir tik forši, es tur iepazinos ar tik daudziem draugiem. Vēl joprojām ar viņiem sazinos. Man ir tik garlaicīgi, ka man gribētos kaut kur iesaistīties un aizlidot. Varbūt tu dzirdēji, kā Dainis stāstīja par savu pieredzi brīvprātīgajā darbā? Nē, es laikam būšu palaidis garām. Nu, ne. Brīvprātīgais darbs Latvijā ir samērā nesen. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpējas darbs, kas paver jaunas iespējas, izpausties, iepazīties jauniem cilvēkiem, iepazīt valsts kultūru, attīstīt savas zināšanas. Wow, tas izklausās diezgan interesanti. Pašam gribētos iesaistīties tādā projektā, bet trūkst informācijas, nevar neko atrast. Nu, jā. Es pārstāvu politisku partiju Visu labu jauniešiem, kas cīnās par jauniešu iespējām Eiropas brīvprātīgajā darbā un par jauniešu interesēm. Balsojot par mani, es garantēju, ka netrūks informācijas par Eiropas brīvprātīgā darba iespējām. Balsojot par Visu labu jauniešiem. Nākotne ir mūsu pašu rokās. Mūsu paudze ir tā, kas var mainīt un uzlabot situāciju valstī. Ja turpināsies darba aktīvo cilvēku aizbraukšanu no valsts, tad pēc gadiem 20 mūsu vecāku gadgājumu cilvēkiem būs ļoti grūti izdzīvot. Pozitīvi tas, ka mēs dodamies mācīties uz ārzemēm un pabeigu studijas atgriežamies savā valstī, nodibinām darba attiecības vai arī uzsākam savu biznesu, bet ja mēs dodamies darbā uz ārzemēm, tad labums ir vienpusējs. Ieguvēji esam mēs, pēc zaudētāja valsts, kurai garām iet nodokļi un arī nopelnītā nauda tiek tērēt tajā valstī, kurā mēs atrodamies. Ilgtermiņā tas nav pieļaujams. Šodien jau jāsāk domāt par mūsu bērna nākotni. Mūsu mājas, mūsu valsts ir šeit. Mums jādara viss iespējamais, lai tā domātu visi tie, kas vakar, šodien un arī rīt domā sakravāt koferi un atstāt šo brīnišķīgo, skaisto valsti. Lai viņi būtu ieinteresēti palikt, un tie, kas aizbraukuši, atgrieztos jau šodien, jo rīt var būt par vēlu. Sāksim veidot mūsu rītdienu jau tagad. Balsojiet par labākai nākotnē. Viss ir mūsu rokās. Sveiks, vēlētāji! Vai esi kādreiz aizdomājies, kādas izstītos mūsu zemes, ja tās nebūtu piesārņotas? Kādas būtu pļavas, upes, meži? Neskartie un neatkārtojamie dabas skati, kas, diemžēl, mūsdienu steigā, tiek pazudināti. Jums noteikti ir radies jautājums, kā to visu saglabāt? Manuprāt, mīlestība pret dabu ir jāmāc mīlēt jau mazam bērnam. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams vairāk mācību iestādes, kuras mācītu mīlēt dabu mūsu bērniem. Es apņemos organizēt talkas, aicinot piedalīties bērnus, jauniešus un to vecākus, kas veicinātu uzlabot mūsu vidi. Balsojiet par politisko partiju Zaļā nācija Eiropā. Turpinām tiešraidi. Šobrīd atrodos Bulduru dārzkopības vidusskolā vēlēšanu norises vietā, kur aktīvi norit vēlēšanas. Šobrīd man blakus atrodas Sandra Straume. Labdien! Labdien! Vai jūs esat lēmuši, par ko dosiet savu balsu šodien vēlēšanās? No rīta, kad es ierados vēlēšanu iecirknī, es vēl nebiju pārliecināta, bet šobrīd jā, es skaidri zinu, par ko balsošu. Kā jūs redzat, aktīvi balsot gribētāji netrūkst. Ar nepacietību gaidām balsošanas rezultāts. Ar jums kopā bija BDV TV ziņu galvenā reportiere Gabriela Sāla. Tiešraidē no Bulduru dārzkopības vidusskolas.
see perfect color me. Extreme ways that help me out late at night. Extreme places I had gone. Labdien, cienījamie BDV TV skatītāji un vēlēšanu līdzjutēji! Ir pienākusi tā diena, kad vēlēšana karstums ir beidzies un ir zināms skolas Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti. Tātad par partiju Zaļā nācija Eiropā savas balsis ir atdevuši 28% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Kā otrā partija tiek izvēlēta Visu labu jauniešiem ar 33% vēlētāju atbalstu, bet par skolas Eiropas parlamenta līderiem ar nelielu punktu pārsvaru kļūst partija Labākai nākotnē. Par šo partiju vēlētāji ir atdevuši 39% balsu. Apsveicam! Tiekamies vakarziņu pārādē, kurā tiks pārādīta jaunievēlēto deputātu sēde. Palieciet kopā ar BDV uz tikšanos! Šobrīd savu pirmo uzrunu sniegs skolas Eiropas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs politiskās partijas Labākai nākotnē līderis Niks Ozoliņš. Labdien, cienījamie kolēģi! Jūtos patiesi lepns un pagodināts par doto iespēju un jūsu ticību maniem spēkiem. Es darīšu visu iespējamo, lai manas kandidatūras laikā jums nenāktos vilties. Pateikties vēlos saviem kolēģiem un ceru, ka spēsim sadarboties un atradīsim kopīgu valodu. Liels paldies sabiedrībai un visiem vēlētājiem. Pirmā mūsu kopējā sēdes tēma ir, kā jaunieši var uzlabot Eiropas Savienības nākotni. Change my mind.